Sveiki! Mani sauc Katrīna Doniņa. Šodien mēs atrodamies Ventspils dizaina darbnīcā Rade. Radē es esmu komunikāciju un mārketinga speciālists. Mēs piedāvājam cilvēkiem nomāt iekārtas. Lai cik baisi tas izklausītos, īstenībā tas ir pavisam vienkāršs koncepts. Jūs atnākat un mēs jums palīdzam darbā ar iekārtām sākot no A līdz Z, no failu sagatavošanas līdz pat gatavam produktam. Mēs apstāstam, parādam un iepazīstinam ar visu, kas ir nezināms līdz šim. Tāpēc nav jābaidās nākt pie mums arī, ja nav iepriekšēji zināšanu vai pieredzes darbā ar šādām iekārtām. Iekārtu spektrs ir gan plašs, mums ir sākot no lielformāta drukas iekārtām līdz pat CNC iekārtām. Mūsu sortimentā ir arī pavisam mazas un primitīvas iekārtas, tā kā jūsu idejas principā ir iespējams realizēt Radē, es domāju, ka visas. Šāds koncepts jau eksistē 3 gadus, un mēs esam ļoti aktīvi arī sociālajos tīklos, tāpēc varat droši sekot līdzi gan produktiem, gan ikdienas gaitām. Kā radās doma izveidot šādu pakalpojumu piedāvājumu? Šādu pakalpojumu piedāvājumu radās doma izveidot, ņemot vērā to, ka cilvēkiem bieži atnāk kāda forša ideja, bet negribās investēt ļoti lielas summas, piemēram, iekārtās. Tad jums ir šī kolosālā iespēja atnākt, pamēģināt darbu ar iekārtu, vai man sanāk, vai man patīk, vai man interesē, un pēc tam jau domāt tālāk. Jūsu produkts var būt kaut vai maza kartona kastīte, bet tas var būt arī jau prototips kādam pēc tam produktam, kurš ir jāražo. Kādi ir jūsu lielākie izaicinājumi? Mūsu lielākie izaicinājumi ikdienā ir piesaistīt cilvēkus, kuri atnāk, nebaidās, dara un ir ideju pilni. Es ticu, ka ir ļoti daudz cilvēku, kuriem ir superīgas idejas, taču iekšā ir mazliet kāda baila par to, ka kaut kas varētu nesanākt vai nebūs pietiekami daudz zināšanu. Bet mēs aktīvi strādājam pie tā, lai parādītu to, ka nav jābūt nekādām iepriekšējām prasmēm un zināšanām. Jūs varat nākt, mēģināt un mēs palīdzēsim. Un kas jums sagādā vislielāko gandarījumu? Vislielāko gandarījumu ikdienā noteikti sagādā redzēt cilvēkus priecīgus par iegūtajām zināšanām un gatavo produktu, jo šo prieku par idejas realizēšanos nav iespējams notēlot. Ko jūs novēlētu ventspilniekiem? Ventspilniekiem es novēlētu būt drosmīgiem un nākt, mēģināt darīt, jo mēs tiešām esam jūsu stiprais atbalsts visā procesa garumā, nav jābaidās.